Enerģētikas mīti un realitāte. Pirmā daļa – mīts. Latvija nav energoneatkarīga. Patiesība. Atšķirībā no kaimiņiem Baltijā, Latvija jau ir energoneatkarīga. Elektroenerģijas jomā Latvija ir nodrošināta ar nepieciešamajām jaudām. Maksimālā slodze Latvijā ir ap 1300 megavatiem, bet pieejamās jaudas termoelektrocentrālēs 1110 megavati, Daugavas hidroelektrostacijās 1500 megavati, no kuriem regulāri pieejama ap 400 megavatiem, un citas ģenerācijas ap 200 megavatiem. Tātad kopā vairāk kā 2000 megavatu. Šobrīd pieejamās jaudas nodrošina Latviju par 154%, pat visaugstākajā patēriņa punktā. Iespējams, ar neatkarību tiek domāts atteikties no importētas gāzes. Ražot visu elektroenerģiju uz vietas, Latvija to šobrīd nevar atļauties. Pirmkārt, Inčukalna gāzes krātuve dod Latvijai salīdzinoši lielu priekšrocību un spēju nopirkt gāzi tad, kad tā ir vislētākā, bet izmantot tad, kad citi pērk ievērojami dārgāk, eksportējot siltumenerģiju un pelnot uz tā rēķina. Otrkārt, bez termoelektrocentrālēm šobrīd sistēmas balansēšana ir praktiski neiespējama, ja stratēģija paredz palielināt nepastāvīgo elektrības ražotāju, kas ir saules un vēja enerģijas, īpatsvaru. Bez bāzes jaudām un balansēšanas, ko nodrošina termoelektrocentrāls, hidroelektrostacijas vai atomelektrostacijas, sistēma efektīvi darboties nevar. Ko darīt naktīs, kad nepūš vējš un nav saules? Kas ražos elektroenerģiju? Pēc augstsprieguma tīklas datiem pēdējos 2 gados augstākajā pīķa patēriņa brīžos esam ne tikai apgādājuši paši sev, bet arī pārdevuši kaimiņiem. Proti 2004. gada 3. janvārī ražošanas jauda bija 1527 megavati, no kuriem eksportējām 309 megavati, bet 2005. gada 18. februārī ražošanas jauda bija 1432 megavati, no kuriem eksportējām 281 megavati. Tātad ražošanas jaudas ir vairāk kā pietiekamas. Kā redzams attēlā, teorētiskas maksimālās ražošanas jaudas sasniedz 3249 megavati, kas 4 reizes pārsniedz vidējo patēriņu valsts. Latvija ir energoneatkarīga. Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojas biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu un sabiedrību kopā!